Jā, mūsu brīnišķīgā tēma šodien ir par to, kā nepārvērst Ziemassvētkus par sacensību par labāko dāvanu. Un, tā ideja man atnāca par tēmu, tāpēc, ka es sāku domāt par dāvanām. Un vienā vakarā runāju ar savu māsu, ko tad mums vajadzētu dāvināt mammai. Un, hmm, ko tad viņai vajag? It kā viņai viss ir, kas viņai sagādātu prieku. Un tā, nu, rezultātā es domāju, kāpēc neparunāt ar gudriem cilvēkiem? Tas ir ar jums. Kā tad nepārvērst Ziemassvētkus par sacensību par labāko dāvanu? Jo dažiem tā dzīvē var arī gadīties. Šīs dienas mērķis ir nedaudz ieskicēt, kas ir spirālā dinamika un, protams, parunāt par dāvanām no dažādiem aspektiem. Un tas, ko es noteikti aicinu, ka esiet aktīvi čatā, jo tieši tā aktivitāte un runāšanās un atbildēšana uz jautājumiem palīdzēs arī man veidot šīs dienas saturu, un līdz ar to arī jūs būsiet šīs dienas satura veidotāji. Man šķiet, ka, lai runātu par Ziemassvētkiem, par dāvanām, vajag šo kopības sajūtu, sadarbību. Protams, katrs pats liels cilvēks pēc tam izlems, ko nu pirkt, bet dalīšanās, iedvesmošana, atbalstīšana, jaunu ideju radīšana notiek kopdarbībā. Tā kā šodien mums būs tāds kopdarbības darbs, lai saprastu, kādas tad mums ir dāvanas, ko mēs gribam dāvināt, ko mēs negribam dāvināt un kā mēs vispār svinam svētkus. To visu es šodien stāstīšu caur vienu teoriju, kas saucās spirālā dinamika. Spirālā dinamika ir cilvēka apziņas attīstības modelis, kas apraksta dažādus domāšanas un vērtību līmeņus. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies uz pasauli caur dažādām brillēm. Un tās brilles rāda par to uzvedību, par vērtībām, par attieksmi. Un nevienas no brillēm nav ne labākas, ne sliktākas. Viņas vienkārši ir dažādas. Dažiem brīļu stikliņi sastāv no mozaīkas, kur ir visi spirālās dinamikas krāsas. Jo spirālā dinamika ir, tās dinamikas līmeņi ir krāsās apzīmēti, lai vieglāk būtu nu, tā kā izprast, lai nav tur burtu ciparu kombinācijā, bet krāsas, tāpēc, ka gan vizuāli vieglāk atcerēties, gan, protams, arī tekstuāli pēc tam ir vieglāk atcerēties. Ja par spirālās dinamikas vēsturi, tad radusies 1980. gados. Autors ir Greivs, un viņš ielika to pamatu, ka īstenībā viss pasaulē ir savstarpēji saistīts un kaut kādā attīstības pakāpē. Viņš skatījās uz pasauli sistēmiski, plaši, mēģināja salikt kopā, kā cilvēki redz pasauli, kā viņi domā pasauli, un konstatēja vairākas likumsakarības, ka ir cilvēki, kuriem ir vienāds domāšanas veids, līdz ar to ir vienāda attieksme pret darbu, pret cilvēkiem, ir kaut kādas līdzīgas uzvedības un arī vērtību izpausmes. Un to visu viņš salika 9 dažādos domāšanas dimensijās. Mēs šodien pamatā runāsim par 7, tāpēc, ka tās ir tādas aktuālākas un vairāk pieejamas, bet 2 es pieminēšu, jo viņas ir ļoti, ļoti jaunas un īstenībā, tā kā viņas ir super jauniņas, tad ir ļoti mazā, un es domāju, mēs vēl neesam tur. Kā jūs redzat, šeit ir dažādi cilvēciņi, un man liekas, mēs arī esam tieši tikpat dažādi, kad mēs domājam par pasauli dažādos veidos. Bet sākšu ar tādu ievadu jautājumu čatā. Vai jums patīk dāvināt dāvanas? Un te ļoti vienkārši. Jā, patīk, nē, nepatīk. Un ja nu kādam ir cita atbilde, tad, protams, drīkst ierakstīt citu atbildi. Bet pašā pamatā ļoti, ļoti tāds vienkāršs jautājums. Tad jā, patīk, nē, nepatīk. Tā, kas mums te čatā? Jā, tad, ja jums patīk dāvināt dāvanas, tad arī tūlīt lielākai daļai, kas ir ierakstījuši, jā, patīk, nē, nepatīk. Man jāsaka pašai par dāvanām, tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik man ir daudz naudas un cik man ir daudz laika padomāt par dāvanām. Ja ir nauda, bet nav laika, tad nu, tās parasti ir fiksās dāvanas. Ja ir laiks un nauda, tad parasti jā, man patīk, jo es varu izdomāt, bet ja nav naudas un ir laiks, tad man nepatīk dāvināt dāvanas, jo tad baigi sevi jāierobežo. Tā kā man ir dažādi apstākļi. Jā, ne, un forši ierakstīja, ka dāvināt patīk, bet nepatīk izdomāt, ko dāvināt. Nu, tad šodien parunāsim, ko dāvināt. Un iesim cauri visiem tiem spirāles dinamikas līmeņiem arī.
Uh, nu, ko sāksim ar pirmo līmeni, un pirmais līmenis mums ir B-šais līmenis. B-šais līmenis ir principā par izdzīvošanu, par dzīvošanu šeit un tagad. B-šajā līmenī cilvēki redz vairāk tagadni, viņi neredz ļoti pagātni, viņi nekoncentrēs uz nākotni. Un dāvana, principā, ir izdzīvošanas instruments. Tas nozīmē, ka cilvēkiem, kuriem svarīga ir pamat vajadzība apmierināšana, tad viņi dāvina to, kas var palīdzēt jums ikdienā izdzīvot vai dzīvot. Bez ceremonijām, vienkārši un tieši ieraudzīju pannu veikalā, atceros, ka manai māsai pietrūks pannas, nopērku pannu un saku, šeit tev panna, lai tev labi valkājas panna. Nu tā pavisam vienkārši. Nu, protams, cilvēki, kuri ir vairāk tajā bēšajā līmenī un izdzīvošanas līmenī, viņiem viss ir par pamatvajadzību apmierināšanu, par dzīvošanu šeit un tagad. Un tāpēc, ja ir izteikti bēšais līmenis, tad tur mēs nevaram prasīt kaut kādas augstas un dārgas dāvanas. Bet tiem, kuriem, piemēram, patīk kaut kādi izdzīvošanas, nezinu, tur maratoni, tur izdzīvošanas kaut kādi pārgājieni, tad viņiem arī patiks viss, kas viņiem palīdz izdzīvot brīvā dabā vai pārgājienos, jo tas vienkārši, nu, tas viņu hobijs, jā, bet ko bēšais dāvana kopumā, ja man paliks pāri un es būšu apmierinājis savas pamatu vajadzības, tad es tev arī kaut ko iedošu. Nu tā, tas ir īsumā, bet es domāju, ka nākamajos līmeņos īstenībā jūs uzzināsiet daudz vairāk. Tātad spirālā dinamikas pirmais līmenis ir bēšais, tas ir par izdzīvošanu, bet tad cilvēki sāka apvienoties baros, veidojas cilts, veidojas komunas un parādījās nākošais līmenis, ko sauc par purpuro līmeni. Purpurais līmenis savā būtībā ir par to, ka mums ir ģimene, cilts, kurai mēs piederam, kas mums ir ļoti svarīga. Darba kolektīvos ir tieši tas pats. Un šajā te purpurajā līmenī ir ļoti svarīgi, ka es izrādu savu piederību un cieņu tiem, kas man ir apkārt. Un es sajūtos, ka es esmu daļa no kaut kāda lielāka procesa, nezinu, tur kaut kādas kopienas. Un ka man tur ir sava vieta, mana vieta ir skaidri noteikta, ar noteikumiem, ar simboliku, ar piederības sajūtu. Nu, un tie, kas ir izteikti, piemēram, ģimenes cilvēki, tad dāvana būs kā rituāls, tā, kas stiprina saikni ar cilti. Un šai purpurajā līmenī ļoti svarīgi, ka dāvana ir kaut kas ar simbolisku nozīmi. Tas ir Tur dāvanai apakšā varētu būt simbolisks stāsts. Piemēram, ja cilvēki tas ģimenē ir, mēs tev dāvinām, nezinu, šogad, nezinu, grāmatu, tāpēc, ka tā tur tev parāda tavu piederību mūsu ģimenei, tā tur mūs iedvesmo un vēl kaut ko. Tad dāvana ir rituāls, un citreiz pat varbūt nav svarīgi, ko jūs dāvinat, bet ir ļoti svarīgi, kā jūs to dāvinat, kā jūs to ienesat savā kopienā, kā jūs to parādat savā kopienā, ka jūs esat piedomājuši pie tā cilvēka kaut kādām īpašībām, vai pie kaut kāda stāsta, vai pie kaut kādā, nezinu, tur momenta, kas ir ar kaut kādu emocionālo vēstījumu un saikni ar kaut kādu, nezinu, cilvēku daļu. Tā kā tie, kas domā par šādām dāvanām, tad tur svarīgs ir stāsts. Tur, jā, tur ir svarīga simbolika. Tur ir, nezinu, amuleti, tur krustiņi, te var būt, piemēram, arī kaut kādi Latviju zīmes un raksti vai šamaniskās zīmes un raksti. Te noteikti iedarēsies viss, kas saistīts ar akmeņiem, tur, nezinu, lazurīts, tur vēl citi akmeņi ar kaut kādu simbolisku nozīmi, kas tur nes veiksmi, vēl kaut kas. Te, piemēram, būs ķīniešu, nezinu, tur veiksmes kaķis ar paceltu ķepu vai budā, vai, piemēram, zaļā varda, kas nes naudu. Te varētu būt arī, nezinu, ja atkal skatāmies tādā pasaules griezumā,
kaut kur bija zaķa ļipa vai ķepa, kas nes tur četrlapju āboliņš. Respektīvi, ļoti daudz simbolikas ir šeit, ja jūs gribat kaut ko uzdāvināt. Lūk, varbūt ir vēl kaut kas nāk prātā par simboliku, ko varētu uzdāvināt, tad noteikti ierakstam komentārā. Ja? Jo šeit dāvana ir rituāls un ar simbolu. Ja? Tas nav vienkārši, ieraudzīju smuku svece, uzdāvina smuku sveci. Nē, te vajag veselu simbolu, stāstu, piederību. Tas nav stāsts par dārgumu, te var būt dārgāk un lētāk, bet svarīgi, ka tas iekļaut kopējā kopienas tādā kontekstā. Nu, kā, jā, šeit ar zodiaku saistīts tieši tā, viss tur zodiaka zīmes, piemēram, ideāli, jā, tur auniem viens, tur, nezinu, vēršiem cits kaut kas, jā, un tad laimes pakaus. Te, piemēram, ja iet ciemos, tad piedomā par kaut kādu cienestu, kas arī saistās ar kaut kādām dāvanām. Nu, tā kā, ja jūs esat šajā te atmosfērā, tad padomājiet par simboliku noteikti. Ja? Piemēram, ģimenēs citreiz es redzu, ka ir. Nezinu, tur vienādi tērpi tiek pirkti, jā, tur dāvanas, tur vienādas zeķes, vis kaut kādas tur Ziemassvētku un jaunā gada simboliku, vai, piemēram, tur krūzītes ar konkrētu simboliku, kas parāda pie to piederības zīmi. Lūk, tā kā viss pār un ap simboliku ir šeit līmenī, tā kā jūs pat varat nopirkt nezinu, tur vienkārši uz Ziemassvētku kartiņu, bet ja tur virsū būs kaut kas tāds simbolisks, tas uzreiz iederēsies šiem te cilvēkiem, pie kuriem jūs iesiet, protams, ja viņiem tas ir aktuāli. Nu, lūk, tas mums ir par purpuro līmeni, un tāda, ziniet, kā cilvēki dzīvoja kopienās, kopienas izauga lielas, un no purpura kopienām izveidojas feodālās valstis, imperiālās valstis, autoritīvās valstis, un izveidojas sarkanais stils. Sarkanais stils ir par statusu, par varu, par enerģiju, draivu, radošumu, spēju iziet no krīzēm. Bet nu, pamatā sarkanais līmenis, ja mēs skatāmies no spirālās dinamikas līmeņa, noteikti ir par to, ka es tev šo nopirku, jo es varu atļauties tev šo nopirkt. Un tas nav stāsts par to, ka, cik jums ir naudas, bet stāsts par to, ka jums ir tā iekšējā sajūta, es šo varu atļauties, un es tev šo nopirku. Dāvina spēcīgi un redzami, un šeit, ja kāds dāvina, ja dāvinātājs ir pats no sarkanā līmeņa, tad viņš ļoti grib, ka citi redz, ka es jums to dāvinu, jo es varu to atļauties. Bieži vien šīs dāvanas ir publiskas, lai visi redzētu dāsnumu un statusu, un dāvanai noteikti ir jāuzsver šī cilvēka tāds spēks un varēšana. Šeit var būt nezinu, dārgi pulksteņi, alkohols, dārglietas. Nu, pat ja no vienkāršākām lietām mēs ņemam, pat ja jūs dāvināsiet zeķes, tad tās zeķes būs ar kaut ko īpašu, kas parāda statusu. Uz zeķiem būs rakstīts go, go, vai queen, vai tur, nezinu, esi pats labākais. Ja šeit jums dāvinās tēkreklu, tad tu esi savas dzīves karalis, vai tur varonis. Īstenībā sarkanajā līmenī ir ļoti daudz par varonību, un tad te var dāvināt kroņus. Nu, mazām meitenēm ļoti patīk kroņi, bet lieliem puikām arī patīk kroņi un visādas lielas emblēmas. Te noteikti ir stāsts par to, ka vajag parādīt tādu greznību. Jā, sarkanais dāvināšanas līmenis ir par greznību, ka tam jābūt ir grezni, tur apzeltītam, jābūt ar visādiem tur ņieburiem, ņiburiem, nu tā, lai piesaist uzreiz aci, lai tas ir mirgojoši, jo dāvanai ir jāparāda spēks un status. Bez tā dāvana, nu, nebūs dāvana. Un ja jūs ejat ciemos pie cilvēka, kuram tas viss ir svarīgs, tad, nu, nezinu, jums gandrīz vai jāpakniksē, un kā karalim vai karalienei jāpasniedz tā dāvana, varbūt pat tā jūsu dāvana neatbilst tam visam, bet īstenībā baigi forši to visu var salikt kopā. Kas jums vēl nāk prātā, ja jūs domājat par varu, statusu, tādu izrādīšanos, kādas dāvanas tās varētu būt? Tātad vara, status, tāda izrādīšanās, egocentrisms nedaudz. Kā es redzēju, vienā raidījumā ir viens mākslinieks, kas taisa portretus no naudas zīmēm.
Jā, šī ir perfekta dāvana sarkanajam. Perfekta vienkārši dāvana. Naudu var, sarkanajā līmenī var droši dāvināt naudu. Visādos veidos, bez aploksnēm, ar aploksnēm. Nauda vienmēr būs topā sarkanajā līmenī. Jā, zobens, iPhone 17, jā, elektroniskās ierīces, automašīnas, protams, jo graznāk iesaiņots, jo foršāk un labāk ir tieši tā. Mhm. Jā, bet tas iPhone ir tā, nu, tā jāpasniedz, ka šis ir jaunākais, nevis otrais no beigām. Jā, jā, šis ir jaunākais, kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Nu, kā. Jā, kas vēl jums nāk par sarkano līmeni? Nu, kā. Šeit būs ļoti krāšņi galdi vienmēr saklāti jā, rotas lietas vīrietim. Jā, zelta ķēde, Vineta, tieši tā, kārtīga zelta ķēde. Zin, kā manā asociācijas uzreiz rodas, tas ir par tādu govs kārtīgu ķēdi, kur uzkar kaklā un zelta spīd vienkārši uz visām pusēm. Jā, dārgas smaržas, milzu pušķis atsūtīts ar kurjeru. Tieši tā, tas ir ļoti svarīgi, jā, uz abām pusēm tur vai nu sūtītājs, vai tas, kurš sūta. Nu jā, es ceru, ka to tādu noskaņu ieguvāt, jo es gribu bišķi parunāt arī par darbu, kā organizācija dāvina dāvanas no katra šī līmeņa, jo tagad tūlīt sāksies arī visi Ziemassvētku un jaunā gada pasākumi. Tad, ja organizācija pēc savas būtības un iekšējas kultūras ir bēšais līmenis, kas ir izdzīvošanas līmenis, tad tur būs pamata vajadzības pārtikas pakas, ziemas darba apģērbs, siltas jakas, kafijas, tējas un nelielas piemaksas. Bēšajā līmenī uz lielām piemaksām jūs nevarat cerēt. Tas par tādu minimumu. Katram pa bišķiņam, lai ir ar ko izdzīvot. Ja? Un kā notikt organizācijās dāvināšana vienkārši un bez emocijām. Kabinetā vai kopā ar algu. Un tā kā priekšnieks saka, izdevām rīkojumu, visiem būs Ziemassvētku prēmijas. Un viss. Cik lielas un kā, nekāda pasniegšana nebūs. Nu, tā kā, bet tas ir saistīts ar organizācijas kultūru, mums jāsaprot. Jā? Organizācijas kultūra, protams, ir miksēta, bet ja pārsvarā ir šis bēšais izdzīvošanas līmenis, kur organizācija tur vēl galus no gada uz gadu, vai iekšēji ir nabadzīgo un izdzīvošanas domāšana, tad neviens par tādām bagātīgām dāvanām skaidrs, ka nedomās, un neviens, nu, tā kā nepievērsīs baigi uzmanību kaut kādiem tādiem tur rituāliem, piederības sajūtai. Tur katrs bišķi dabūja un labi, ka dabūja arī katrs. Nu, savukārt, purpurējā līmenī tas jau ir pavisam savādāk. Purpurējā līmenī organizācijas bieži vien ir ļoti draudzīgas, un tur ir tādi teikumi, mēs esam kā viena ģimene, viens par visiem, visi par vienu. Visiem vajag vienādi, kā mēs kādu atstumsim, nu, tā kā visus vajag iekļaut. Un purpurējā līmenī organizācijas. Ja tā ir pamata kultūra, noteikti ir daudz par sadarbību, par runāšanu, par iekšējo komunikāciju. Un te skaidrs, ka vajag, lai visiem principā būtu vienādi. Jo, nu, ja jūs kādu izcelsiet, tad tam jābūt nenormālam pamatojumam. Un te būtu tādas vienādas simboliskas dāvanas ar kaut kādu organizācijas simbolu, piemēram, krūzeru logo, vai tur kalendārs, nezinu, cepurē, svētku grozs, amatnieku darinājumi. Bet tam visam jābūt ar kaut kādu to organizācijas stāstu un organizācijas logo. Un tā dāvināšana būs pasākums ar tradīcijām, tā būs, nezinu, kopīga maltīte, un tur noteikti būs pateicības vārdi. Paldies, mīļie, ka mēs šogad visi kopā esam pārdzīvojuši šo gadu. Katrs no jums ir devis savu ieguldījumu, un tāpēc, kā mazas pateicības dāvaniņas, mēs visi šodien tur kaut ko izdarīsim kopīgi. Un tad noteikti būs kaut kāds simbolisks, vai vilksiet bluķi vecajā gadā un atvadīsieties no sliktām lietām, vai uzrunā būs, ka atvadamies no tā, kas slikts ir pagājis un gaidam ar cerībām jauno gadu. Būs kaut kāda kopīgā, nezinu, vēlējumu rakstīšana, kartīšu rakstīšana, un būs kaut kāda tradīcija, kas atkārtojas katru gadu. Ja, tā kā, un tas ļoti
piederās purpurēm līmenim, ka ir tradīcijas, kas tiek saglabātas no gada uz gadu. Jā, var tikt pievienotas jaunas, bet ir kaut kāda kodola tradīcija, kas paliek. Nu, un, protams, par dāvanām arī ir kaut kādas kodola tās tradīcijas. Mēs kaut kad ar Lailu te runājam, ka mēs varētu kā pasniedzēji taisīt krūzīšu muzeju. Nu, kādas krūzītes mums tiek sadāvinātas tādā labā nozīmē. Jo dāvināšana krūzītēm ar simboliku no vietas, kur mēs esam bijušas. Tas vienmēr arī ir par praktiskumu, jā, bēšais līmenis, vai praktiski, un par piederību, ka mēs te piederam. Kādas vēl varētu būt organizācijas simboliskās dāvanas? Varbūt jūs esat jau tādas saņēmuši kaut kur, un ir bijusi kaut kāda lieliska pieredze ar organizācijas ikgadējām dāvaniņām. Lūk, padalieties komentāros, kādas organizācijas parasti ir dāvaniņas. Ā, Maisiņi, jā, maisiņi. Jā, pareizi. Tagad man arī ir mājās kaut kāda 6 maisiņi no dažādiem pasākumiem. Un, jā, tēkrekli, jā, termokrūzes šobrīd, jā, tās iet uz urā. Šobrīd man ir 4 jau dažādas termokrūzes. Tā kā jūs tagad zināsiet visu. Loterija, jā, Inga, starp citu, purpurā līmenī tiešām loterija ar noteiktu limitu, cik jānopērk dāvaniņa. Un tad tur tā izlozē, un tad skaidrs, ka tur katrs kaut ko piedāvā klāt. Sveces, jā, plederu uzņēmumu logo, tādu pirmo reizi dzirdu par plediem. Kancelēs preces zīmuļi un pildspalvas. Jā, tas īstenībā baigi labi iedaratos arī bēšajā līmenī. Nu, tā kā, ja daudz jāraksta, tad visiem sadāvina, lai ir ar ko rakstīt. Bet purpurē arī, jā, ūdens pudeles, jā, ļoti praktiski, gada kalendāri. Ir uz galda liekamie kalendāri, ir šī te gada grāmatas, nu, tā kā bloknotiņa kalendāri, starp citu, jā, bloknoti kalendāri ar uzrakstu vai ar gada to logo, tas īstenībā ļoti iederēs šeit purpurējā līmenī, kā vienādas simboliskas dāvanas. Un kā, nu redzam, jā, tā kā tas dāvanu lokus sāk paplašināties. Kalendāra darbinieku fotografētiem bildēm. Nu, tas ir fantastiski izteikts, purpurais līmenis. Jā, mēs esam ieguldījušies, un tad mēs visu gadu lietojam paši tajā, ko esam ieguldījušies, un tam ir milzīga simboliskā nozīme. Tieši tā, tieši tā. Pie pasākumiem purpurā līmenī noteikti te būs kolāžu veidošana, zīlēšana, jā, tur kāds mums būs nākamais gads, tur laimīšu liešana, nezinu, tur piparkūku taisīšana, tas viss no purpurā līmeņa nāk. Tā kā un tam visam ir vieta, jā, neviens no spirāles dinamikas līmeņiem nav ne sliktāks, ne labāks, vienkārši jautājums, kā mēs viņu izmantojam. Laila, vai tev kaut kas ir par purpuro līmeni? Zini, kā tas viss man purpura ļoti labi viņš kaut kā pielec, jo tas ir par to, ka dāvanas tiek dāvināts kā ģimenei. Jā, reizēm organizācijās ir, ka tev dāvina, bet ir tāda sajūta, ka ķeksītim. Jā, vai izrādīties, kā būtu, piemēram, sarkanajā līmenī, jā, bet šeit ir tas, ka, nu, tas ir tiešām ļoti pārdomātas dāvanas, jo tiek dāvināts burtiski ģimenes loceklim. Jā. Mhm. Mhm. Sajūtas ir līdzīgas parasti. Jā, un tu ļoti labi ieskicēji, jo sarkanajā līmenī vadītājiem ir labākas dāvanas, un pārējiem, kas palika pāri. Nu tā, protams, ar humoru un ironizējot, bet, ja ir izteikta sarkanā līmeņa kultūra organizācijā, kur tiešām vadītājs ir zvaigzne, ap vadītāju riņķo viņa zvaigžņu sastāvs, un tad ir pārējā tauta, par kuru diezgan maz domā sarkanajā līmenī. Ja? Un īstenībā tā ir sarkanajā līmenī, tas, ko es esmu ievērojusi, sevišķi, kad vadītājiem ir dzimšanas dienas, tad nu, cilvēki iznesās ar rozēm un puķu pušķiem, kuriem būs lielākas, augstākas, garākas, nezinu, tur spēcīgākas. Izteiktā sarkanajā līmenī vadība akcentē savu dāsnumu un kādas dāvanas tiek pasniegtas. Un tā dāvināšana notiek teātrāli. Jā, tur noteikti ir fotogrāfs, tur ir skaistas runas, tur ir skaisti tērpi. Tas ir īpaši izziņots brīdis, kad tiks pasniegtas dāvanas un ka vadītājs nāk pasniegt šo dāvanu. Un šajā organizācijas līmenī jāsaka tā, ka ir ļoti arī svarīgi, nu, kā tie paši darbinieki jūtas, jo tā ir
pieņemta kultūra, ka sarkanā līmeņa kultūra, tad, nu, ja atnāk vadītājs, tas ir nopietns un liels notikums. Tas nav nekāds tur maziņā sanāksmīte, tas tiešām ir liels un nopietns notikums. Ja vadītājs pasniedz šeit atzinības rakstu, starp citu, jā, šeit varbūt specifiski vadītājā izdots, nu, un tad vadītājs arī un mana speciālā balva vai mans speciālais atzinības raksts ir tam un tam. Tad, nu, te ļoti skaidri, ka vadītājs, kā varas pārstāvis, kā autoritāte dod kaut ko darbiniekiem. Šeit, ja būs arī prēmijas, prēmijas uzreiz pasaku, būs dažāda lieluma. Jo tie, kas labāk patīk vadītājiem, iespējams, saņems lielākas prēmijas nekā tie, kas nepatīk vadītājiem. Un atkal, tātad visās organizācijās ir mikslis, bet, ja sarkanais līmenis ir pārsvarā, tad šeit noteikti ir, nu, tā kā par prēmijām ir tāds. Un šeit vēl ir tas, ka vadītāji noteikti padomās sākumā par savām dāvaniņām. Jā, Laila. Nu, kas man vēl ienāca galvā, ka šeit, ja esi saņēmējs tādā organizācijā, tad var rasties sajūta, ja es nepietiekami izrādīšu prieku par dāvanas saņemšanu, es būšu sodīts. Varbūt esat redzējuši Ķīnā, tad, kad nomira tas viņu iepriekšējais vadītājs, nu, cilvēki raudāja, ja, jo viņus sodīja par to, ja tu neraudi. Un šeit arī var līdzīgas sajūtas rasties, ja es šobrīd tur tā kā neizrādīšu, ka man baigi patīk šī dāvana, pat ja tas ir pēdējais ja, tad mani kaut kādā veidā sodīs. Jā, šeit tas noteikti varētu būt, un kaut kur mēs pēc tam vēl tam pieskarsimies. Nu, lūk, tas par organizācijām, bet iesim tālāk, jo spirālā dinamikā taču ir vēl dažādi līmeņi. Un vēsturiski, kad feodālās valstis un autoritīvās valstis sasniedza to savu varas kalngalus, cilvēki sāka ilgoties pēc pārskatāmas kārtības. Cilvēki sāka ilgoties pēc struktūras, pēc taisnīguma, pēc godīguma, un līdz ar to sanāca, ka tie cilvēki, viņi tā kā aizgāja nākamajā līmenī, un nākamais līmenis Eiropā ir ārkārtīgi izplatīts, un tas ir zilais līmenis. Un zilā līmeņa organizācijas un cilvēki ir par kārtību, pienākumu, lojalitāti. Un, ja sarkanajā līmenī, nu, tā kā ir viena zvaigzne, ap kuru riņķo zvaigžņu sastāvs, un tad ir tauta, tad zilajā līmenī katram ir sava vieta, lai arī tā ir hierarhiski noteikta. Un redziet, pat man te ir uzrakstīts zilā dāvināšanas protokols, jo visam ir jāatbilst noteikumiem. Kāda dāvana ir jāpasniedz Ziemassvētkos? Jo tāda, kura varētu iepriecināt otru cilvēku. Kur es varētu nopirkt šo dāvanu? Tur, kur pērk visi pārējie cilvēki. Cik dārgai būtu šai jābūt dāvanai? Nu tā, lai atbilstu cilvēka ienākumu līmenim un viņa uzvedībai un vērtību līmenim. Tātad zilajā līmenī viss ir par kārtību, par struktūru. Nedaudz līdzīgi kā violeta, purpurajā līmenī, protams, te ir piederības sajūta, bet dāvana ir pienākums un morāls žests, un svarīga ir forma, noteikuma un laiks. Dāvinā, ja izteikti zilais līmenis bez citas līmeņa pieaukumiem, tad dāvina formāli noteiktā laikā, bieži vienādu dāvanu vairākiem cilvēkiem. Nu, tā kā pēc taisnīguma un godīguma principa. Ja visiem šogad pa 5 eiro, tad visiem šogad pa 5 eiro. Un dāvanu ļoti bieži var pavadīt kartīt ar kādu morālu vēstījumu. Tur kāds citāts, kāda tautas dziesma, kāds zejolis, kur apakšā ir kaut kāda, nu, tāda dziļāka doma, kas būtu jāsaskata. Tie, kur ir izteikti zilā līmeņa cilvēki, pirmkārt, viņi vienmēr rūpējas, lai viņi saulaicīgi jau nopirktu dāvanas, iesaiņotu dāvanas, kā tas pienākas. Viņi noteikti ir tie, kuri, nu, tā kā zinās iepriekš jau, kas kuram ir vajadzīgs, piedomās un kādā veidā tas ir vajadzīgs. Padomās arī, kā tas atbilst cilvēka ieņemamajam amatam, padomās par, nezinu, cilvēka dzīves šī brīža statusu. Nu, tā kā no vienas puses tāda empātija, bet no otras puses atbilstība sociālajām normām noteikti. Jo Ziemassvētkos visi dara tā. Un tāpēc mēs arī darām tā, jo tas ir, nu, tādā veidā iekļaujoši. Un atkal šeit dāvanas var būt tradicionālās dāvanas,
Absolūti tas, ko visu jūs minējāt, bet nevis ar pārspīlējumiem, bet koncentrēti, konservatīvi, vienkārši, kaut kur varbūt arī piezemēti. Tie paši galda kalendāri. Iešu veikalā visiem nopirkšu vienādus, bet zinu, ka ir atbilstoši, ja? Vai tās pašas krūzītes. Nu, tā, lai, piemēram, tur atbilstu tam cilvēka raksturam vai interjeram. Varbūt tas ir maziņš nieciņš, sieciņš, bet nu, tā kā Ziemassvētkos ir paredzēts dāvināt dāvanas, tad to visi arī dara. Tad, kad Zilijā ir sapratuši struktūru un kārtību un sāk savu attīstības ceļu, nevis ieslīgst varbūt tādā ēnas pusē, ko sauc par birokrātiju un mēģināšanu visus pielīdzināt kaut kādiem vienādiem standartiem, tad zilā līmeņa cilvēki aiziet nākamajā līmenī, kas ir oranžais līmenis. Nu, un oranžajā līmenī man jāsaka tā, ka tas ir stāsts atkal par statusu, bet par kvalitāti. Ja sarkanajā līmenī cilvēkiem ir svarīgs vienkārši status, varbūt man arī ir, nezinu, tur plasmasas zelta ķēde, bet tas izskatās no malas tik statusīgi, tad man ir, ka tad oranžajā noteikti tā ir jābūt kvalitatīvai zelta ķēdē ar visām iegravējumiem vai vēl kaut ko. Un tie, kas ir oranžā līmenī, viņi principā ir ar uzņēmējdarbības domāšanu, vērsti uz rezultātu, vērsti uz sasniegumiem. Un pat ja tie viņu sasniegumi nav spoži, viņu sasniegumi runā paši par sevi. Un tāds viens piemērs biju šoruden Helsinkos biznesa formā, un tur ir runāja viena lietuviete, kur izgāja skatuves second hand apģērbā, jo viņas bizness ir second hand, tā kā otraizējā šī apģērba līnija, bet viņa nu, pelna, tur, nezinu, viņas apgrozījums ir tur 5 miljoni gadā, un šis ir stāsts. Viņa ir oranžā līmenī, viņa parādīja, ka viņa domā par ilgtspēju, par kvalitāti, bet viņai vairs nebija tas spožums, kā rekur, es iznācu jaunākajā brendā, rekur man ir tādi ādas zābakie un zelta ķēde un viss pārējais. Nu, un oranžajā dāvināšanas līmenī cilvēki dāvina strateģiski, lai radītu iespaidu, veidotu reputāciju vai demonstrētu panākumus biznesā. Un tādas gudras dāvanas ar nu, to roju efektu, ka, nu, kas tad ir tas, kas man atnāks atpakaļ. Jā. Un viņi noteikti novērtē efektu un kvalitāti. Jā, tas, lai ir efektīvi un arī kvalitatīvi. Tas ir par oranžā dāvināšanas stratēģiju. Nu, un tad, kad mēs esam pabarojuši sevi ar veiksmi, ar panākumiem, ar rezultātiem, tad tas nākamais līmenis ir zaļais līmenis, kur stāsts ir atkal par sirsnību, par kopienu, par sadarbību un dāvina no sirds ar empātiju, jo galvenais ir nozīme un sajūta, nevis cena. Ja mēs skatītos tos iepriekšējos līmeņus, tad tomēr tur tā kā pa cenas kriksītim iet un iet uz augšu tās dāvanas. Bet savukārt zaļajā līmenī, kas nozīmē, mēs redzam pasauli kā vienotu, mēs redzam sakarības, mums ir svarīga sadarbība, kopiena, vienlīdzība, vientiesība. Tad dāvanas būs personalizētas, arī simboliskas, bet, ja tā ir purpurā līmenī bija svarīgs galvenais simbols, tad šeit ir svarīga arī tā personalizācija, kas tad tam cilvēkam vajag. Nu, un šeit var būt arī tā, kā bieži dāvanu gatavo paši cilvēki. Nu, un parunāsim atkal par organizācijām. Kā jūs saprotat, zilajā līmenī vienādas dāvanas visiem ar stingru kārtību. Ja ir kalendārs, tad visiem ir kalendārs. Ja ir šokolāde, tad visiem šokolāde ar vienādiem uzrakstiem. Ja ir pildspalva ar logo, piemēram, mūsu organizācijas, tad viņi ir atbilstoši mūsu cenu līmenim. Nepārspīlēsim ar cenu līmeni, ja ir grāmata, tad ar vadības pateicību. Izteikti zilajā līmenī dāvināšana var notikt formāli, bieži e-pastā vai vadītāja kabinetā tādu īsu uzrunu. Un te atkal jāsaprot, ja tas ir izteikti zilais līmenis. Un te man nāk prātā manā pirmā darba vieta policija, kur vadītājs bija, nu, man liekas, caur un caur no šī domāšanas līmeņa. Un es vienkārši atceros to 8. martu, kur viņš teica tā, dāmas, pēc pusstundas ir jāierodas aktu zālē, notiks sieviešu dienas pasākums. Un tad mēs pasākumu beigsim pēc stundas, jo jums jau jābrauc ir uz izsaukumu. Mēs ieradāmies, tur bija kūka un augļi.
Laiks bija reglamentēts, uzruna bija nu, tāda salīdzinoši īsa, es jums teikšu, un formāla, nu, ka sievietes ir visas pasaules nu, tā kā pamats, un paldies, ka jūs esat no sērijas, un konkrētā laikā mēs beidzām pasākumu. Tas ir nu, manā dzīvē vienīgais izteiktais gadījums, kur bija absolūti zilais līmenis, bez citu līmeņu pieaugums. Nu, tā kā, ja visi svin sieviešu dienu, mēs arī svinam sieviešu dienu ar konkrētām, nu, tā kā tradīcijām. Un es tagad pēkšņi domāju, ko mums uzdāvināt. Jums taču kaut ko uzdāvināt, jo tradīcija prasa sievietēm kaut ko uzdāvināt. Nu, noteikti kaut kādu puķi mums uzdāvināja, bet to es neatceros. Es tikai atceros, ka mums vajadzēja konkrētā laikā ierasties, un laiks bija ierobežots, jo pēc tam bija jāiet strādāt. Nu, tā kā nekāda pasēdēšana nebūs. Nu, tā kā, ja ir paredzēts tik, tad ir paredzēts tik. Laukā. Jā, tūpes gan jau, es reāli neatceros. Iedomājieties, es neatceros, ko uzdāvināju. Es atceros to runu. Nu, tā kā, paldies, ka jūs esat un ejam strādāt. Saīsinātā versija. Bet, nu jā, tāda pieredze man arī bijusi. Un tad oranžajā skaidrs, ka ir bonusi, dāvanu kartes, top darbinieku balvas, ekskluzīvas dāvanas labākajiem. Un kas ir interesanti, ja tās ir dāvanas labākajiem, kvalitatīvākajiem, ātrākajiem, tur nezinu, čaklākajiem, tad jā, tur ir kritēriji bijuši apakšā, ko visi ir pieņēmuši, un tie, kuri nav tikuši, viņiem ir iespēja tikt nākošgad pie šīm dāvanām, bet nav tāda aizvainojuma sajūta, ka mums tagad neiedeva. Jo, piemēram, purpura līmenī, ja jūs kādu izcelsiet baigi bez nu, kaut kāda ļoti liela vēsturiska pamatojuma, nu, tāpēc, ka viņš ir vecākais vai gudrākais, tad jūs varat smagi atrauties uz visu dzīvi un jums to pieminēs. Jā, bet iepriekšējos svētkos tas un tas dabūja tādu dāvanu, kāpēc mums nav? Oranžā līmenī tas ir viss balstīts uz darba rezultātiem. Nu, un dāvināšana var notikt publiski pasākumos vai e-pastā ar uzsvaru tiešām uz rezultātiem. Nu, savukārt zaļā līmenī organizācija ir izteikta zaļā līmenī, tad personalizētas dāvanas, roku darbs, ekoprodukti, kopīgi pieredzes, piemēram, pasākumi, tur aiziet kopīgi uz teātri, varbūt ziedojums dzīvnieku patversmei. Un te ir atkal kopīga sanākšana vai saruna, un vadītājs uzsver cilvēku, ne pozīciju. Zilajā līmenī vadītāji var uzsvert amatus un pozīcijas arī, jā, izteikt zilais līmenis. Tagad es gribu, lai jūs vēl padalāties, kādas vēl dāvanas varbūt jūs šeit ieraudzījāt oranžajā vai zaļajā līmenī, un kas jums nāk prātā, kādas vēl dāvanas organizācijas varētu dāvināt viens otram. Nu, kā? Jo te parādās jau arī tādas jaunas iezīmes. Tāds, kādas dāvanas vēl varētu būt? Laila, varbūt tev kaut kas nāk prātā. Kas ir tās dāvanas, kas te varētu būt? Tā man vienīgais, kas man nāk galvā, ir atbilstoši ieņemamajam amatam. Jep, jā, tā ir. Uh, Noteikumi ir kaut kādi noteikumi dāvanām. Piemēram, es atcerējos, nesaukšu vārdā organizāciju, bet tur bija noteikumi par dāvanu pieņemšanu. Respektīvi, ja dāvana pārsniedza 30 eiro vērtību, tad nedrīkst viņu pieņemt. mhm. Un tev ir jādod sekretārai, kurai arī ir process, kā mēs šo dāvanu utilizējam. Tā kā, nu tā. Tas ir zilajā līmenī, riktīgi, tas ir tāds zilais līmenis. Tā kā noteikumi par dāvanu saņemšanu, tā arī Jā, man jā. nāk galvā, jā. Jā, jā. Un zilajā līmenī varētu būt arī noteikumi, kā mēs svinam pasākumus mūsu organizācijā, kur kaut kas ir iekļauts. Jā, tas īstenībā nebūs nevienā citā līmenī, bet zilajā līmenī tas varētu būt arī kaut kur atrunāts, ka mēs svētkus svinam šādi, vai mums ir tiesības svētkus svinēt šādi. Jo visi pārējie līmeņi vienkārši svinēs svētkus. Un būs kaut kas ļoti daudz nerakstītais. Jā, zaļais gājām visus filmu jaungada taksometrus. Noteikti. Es arī domāju, ka zaļā līmenī varētu būt visādas tādas kopīgas ārpusdarba aktivitātes, tur braukšana ekskursijā vai tur, nezinu, iešana pastaigā un tur vēl kaut kas. Es atceros, ka oranžā līmenī man viena organizācija stāstīja, ka viņiem visiem tika uzdāvināta 5 dienu atpūta Ēģiptē, un tad visa organizācija lido uz Ēģipti, jo tie bija gada sasniegumi, peļņas rādītāji to atļāva, un tad visi tika apmaksāta 5 dienu tā atpūta Ēģiptē. Jā, spā apmeklējums, starp citu, zaļā līmenī varētu būt, ja tas ir kopīgais laiks, un viss, kas ar to ir saistīts. Lūkā. Iesim tālāk, un
Jā, sievietēm uzdāvināja specializēto sieviešu kalendārus un vīriešiem konjaku. Es būtu gribējis konjaku. Nu, tas ir zilais līmenis. Pa labi ir tā, pa kreisi ir tā. Jā. Jā, jā, zaļajā noteikti būs kopīgs soļankas katls un šašliks, un ja klāt būs purpura līmenis, tad kopīga dejošana apkārt katlam un ļauno garu aizbaidīšana. Lūk, kā, jā, tad vesels rituāls tur iekšā būs un tā. Ja sarkanais līmenis būs pie soļankas katla, tad lielākā bļoda vadītājiem un pārējiem jau tur, kas paliek pāri. Zilajā līmenī būs kārtība, kā vajag pienākt pie katla. Piedodiet, nedaudz ironizēju, jā, bet šis ir super piemērs, Agniem, paldies tev par to, jā. Nu kā. Kā es teicu, ir vēl divi līmeņi. Viņi ir ļoti jauni un praktiski nav sastopami, tāpēc, ka mēs tikai attīstāmies. Tad zeltainais līmenis, ka, ja mēs dāvinam dāvanu, tad domāju, ka tev šis palīdzēs nākamajā solī, un tā dāvana ir ļoti mērķtiecīga, jēgpilna, kas cilvēkam noder viņa palīdzībā, nu, noder viņa attīstībā, un skatās uz cilvēku individuāli. Un šeit mēs varētu runāt, nezinu, par pašizaugsmes grāmatām, kurām ir nu, ļoti liela pievienotā vērtība, tur ir ieraksts, tur ir padomāts visu, un te novērtē domu un nolūku, pat nevis priekšmetu. Ja? Un dzeltenajā līmenī ir jāsaprot, ka tie, kas cilvēki ir, nu, pārsvarā dzīvot dzeltenajā līmenī, Uh, tie redz pasauli holistiski. Viņi redz pasauli, kā viens notikums ietekmē otru notikumu. Dzeltenais ir vienīgais praktiski līmenis, kurš izprot visus iepriekšējos līmeņus un var brīvi pa viņiem staigāt un viņus mainīt savā mentālajā stāvoklī. Nē, tāpēc, ka, piemēram, ja mēs paskatītos uz vecākiem, kas ir sarkanajā līmenī, tad viņi pērk pašas dārgākās dāvanas, lielākos krēslus un tur, nezinu, tur gadžetus bērniem. Zilajā līmenī vecāki saka, tā, bērniem saldumus nedrīkst, tas bojā zobus, tad mēs šogad ēdīsim visi ļoti ekoloģiski, jo visi dara tā. Jā, oranžā līmenī atkal, ko mēs varam uzdāvināt, lai mūsu bērnam veicas labāk sekmēs, tur bērnu dārzā, sportā un tā tālāk. Tā kā dzeltenais nav vairāk uz vecākiem bērniem, absolūti nē. Nu, lūk, kā. Nu, un Tirkijas, kas ir super, super jauns līmenis, tas vispār ir stāsts, ka es tev dāvinu savu klātbūtni un mieru. Principā es tev neko nedāvinu, jo tu taču pats zini, ko tu pats vari sev nopirkt. Un dāvinu apzināti kā daļu no enerģijas apmaiņa, jo es tev kaut ko dodu un es zinu, ka es arī kaut ko paņemu sev pretī. Bet šie divi līmeņi, dzeltenais Tirkijas līmenis, viņi ir ļoti, ļoti jauni. Teikšu tā 50 tikai knapi gadi šiem abiem līmeņiem, tirgīza līmenim vispār mazāk kā 20 gadi, un tāpēc es teiktu, ka mēs praktiski tādus cilvēkus un organizācijas nesatiekam. Pamatā mēs satiekam bēšais, purpurais, sarkanais, zilais, oranžais un zaļais, un pa tiem mēs arī staigājam. Bet te man tāds viens piemērs jums par svecēm. Kuram patīk dāvināt sveces? Tādā, daži māja ar galvu. Kuram patīk saņemt sveces kā dāvanas? Var rakstīt jā, 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 nē, gan, gan. Jā, vai ne? Tāpēc mēs iziesim vēlreiz cauri sveču piemēram. Es izdomāju, ka svece ir viena no populārākajām dāvanām, vismaz tā ir manā burbulī, kurā es dzīvoju, un tad nu, mēs paskatīsimies, kā svece ir kā dāvana ar dažādiem šiem te līmeņiem, lai mums nostiprinās šī te apziņa. Bet jūs vārda sveces vietā varat ielikt zeķe, katlas, pulkstenis, ceļojums, nu, jebko. Un principā tas jums arī sanāks. Tātad, svece kā dāvana. Bēšā svecīte būs vienkārša, izturīga svece, kas deg ilgi un sniedz siltumu. Lētākā, bet droša. Un šo mēs iedosim ar vārdiem: šī svece tevi sasildīs, kad būs augsti. Kādu sveci mēs parasti izvēlamies? Nezinu, tā, kas paskatāmies degšanas ilgumu, piemēram, tur 10, 20 vai 40 stundas, izrēķinām, cik tas ir pret cenu izdevīgi, un tad mēs iegādāsimies šo te sveci. Tad, tas ir tas princips, kā cilvēki no bēšā līmeņa skatās uz dāvanām. Efektivitāte, izdevīgums, lietošanas ilgums, ilgtspēja. Tā kā, bet tā noteikti būs vienkārši kaut kas ļoti praktisks notakām. Tad mums ir purpura sveces. Kā jūs redzat, te jau ir sveču koris, un koris vienmēr ir par simboliem. Pasniedzam mēs rituāli, aizdedzam kopā, izsakam vēlējumu vai lūkšanu, bet arī tas vēlējums un lūkšana principā atbilstam cilvēkam, vai tai ģimenei, vai dzimtai, vai kopienai, vai darba organizācijai. Un te ir svarīgi kaut kāda simbolika klāt.
Nu, un par svecēm, kādu simboliku jūs zinat? Vai jūs zinat, svece ar kaut kādu īpašu nozīmi? Man ir ļoti vājas zināšanas, bet varbūt jūs zinat kaut ko par svecēm. Tad ierakstiet komentāru. Nezinu, kad dāvina baltas sveces vai dzeltenas sveces, jo man nu, šādu zināšanu nav. Bet cilvēkiem, kuriem tas būtu svarīgi, viņi noteikti par to zina. Vai vienkārši varbūt jūsu atmiņu krājumos ir kaut kāda simboliska informācija par svecēm. Kādas sveces drīkst dāvināt un kādas sveces nedrīkst dāvināt. Tā kā droši rakstam komentāros. Un, protams, tas ir par dāvanām arī. Šeit ir, ko drīkst dāvināt un kurā dienā ko drīkst dāvināt un kā tas atbilst tai kopējai noskaņai. Jā, es kaut kur lasīju, kaut kādas sveces tur kaut ko nozīmē. Tad, ja jūs gribētu sarkanajā līmenī dāvināt, jūs redzat, šeit ir jābūt greznām svecēm. Un šīs ir tās visas skaistās sveces, kas ar visādiem izliekumiem, apzeltījumiem, īpašās kastītēs, un mēs varētu pasniegt ar vārdiem. Tikai stipra liesma stipram cilvēkam. Nu, mēs parādām to īpašo attieksmi tam cilvēkam, kas tad ir viņam vajadzīgs. Jā? Bet tas, kas ir ļoti svarīgi, košums, spilgtums, sulīgums, garšīgums, viss, kas saistīts ar baudu un jaudu, tas varētu būt. Un, protams, ja ir liels izmērs vai greznība, cilvēks no sarkanā līmeņa noteikti to novērtēs. Ja jūs esat no sarkanā līmeņa, es ticu, ka jūs jau sevi kaut kur atpazīstat, kādā veidā mēs izvēlamies dāvanu. Nu tā, lai visi pamana, ka tā ir mana dāvana. Tad zilajā līmenī tā būs tradicionālā svece, balta vai zeltīta, varbūt baznīcas stīlā. Tā būs kvalitatīva, bet viņa būs pieticīga. Tāpēc, ka ir jāatbilst kopējām sociālajām normām, nav ko izlikt, tā kā sarkanais līmenis visu laiku izlec. Un mēs to varam pasniegt nopietni un ar cieņu, ka, lai šī svece ienes mieru un kārtību tavā mājā. Jo zilais līmenis ir par kārtību un, protams, ir arī par mieru. Tad mums būs oranžā līmeņa svece. Tas ir kaut kāds dizainisks, elegants, moderns, varbūt ar zīmolu. Arī varbūt iepakota stilīgā kastītā, bet noteikti jābūt kaut kādam šim te modernisma dizainamā elementam. Nu, un mēs varam pasniegt kā atzinību to, ka tu esi pelnījis ko īpašu, kvalitāti, kas silda telpu. Ja, un lieta darīta. Nu, un zaļajā līmenī savukārt ir zaļā svece, kas ir roku darbs, ekoloģiska, varbūt no sojas vaska vai bišu vaska ar dabīgām eļļām. Un te mēs pasniedzam vienmēr sirsnīgi ar stāstu, ka to izgatavoja maza ģimenes darbnīca, viņi katru sveci veido ar mīlestību. Nu, lūk, tādas mums brīnišķīgas dažādas sveces, un ja nu mēs tagad to visu apkopotu, tad bēšais līmenis ir par izdzīvošanu. Te ir tās siltās zeķes, te man nāk prātā kādreizējais 23. februāris, vīriešiem uz nu, padomu laika armijas dienu dāvināja ko? Skuvekli un zeķes. Nu, tā kā izdzīvošanas komplekts mūsdienu vīrietim, lai var noskūties un kājas vienmēr ir siltumā. Es pati esmu dāvinājusi pārtikas grozus, tāpēc, ka man blakus kaimiņos kādreiz dzīvoja tāda masturīga ģimene, un tad pārtikas grozs likās, ka viņu tam dzīvošanas līmenim vislabāk atbilst. Jā. Kabatas lukturīši, termokrūzes, dūraini, pirmās palīdzības komplekti. Purpurējā līmenī ir skaidrs, ka ir piederība tradīcijas, un te ir amuleti, dzimtas simboli, krusti, sveces, vīraks, rokdarbi, pašcepti cepumi, svētku rotām un dāvanas ar stāstu. Man vecmāmiņa to mācīja, un es to jums nododu tālāk. Sarkanajā līmenī, kur ir vara, spēks un status, tas ir par dārgiem dzērieniem, ādas aksesuāriem, parfumēriju, biļetēm uz kaut kādiem īpašiem sporta pasākumiem, kaut kāda liela un iespaidīga priekšmeti un tāda personalizēta trofeja, ja? Piemēram, medniekiem noteikti te būtu ko teikt. Zilais līmenis, kas ir kārtīga likums pienākums, tad būtu kvalitatīva pildspalvu komplekts, kāda klasiskā literatūra, kalendārs, grāmata par vērtībām, tāpat lūkšanu grāmata, baznīcas svetes, certifikāts par nopelniem. Šeit arī ir atzinības, bet nu, par tādiem ilgtermiņa nopelniem, kur ir upurēšanās, kaut kas saistīts ar pienākumu. Oranžais līmenis, kas ir panākumi, mērķa kvalitāte, ir smartwatch, jā, tātad modernie vietpulksteņi, vietālruņi, moderni kafijas automāti, dāvanu kartes restorānā, treniņu vai kursa abonements, dizaina priekšmeti, labas klases vīns.
Nu, un zaļā līmenī, kas ir par empātiju, kopienu sirsnību, noteikti ir roku darbs, bišu vaska speces augstpodiņā, bioloģiskās tējas, eko ziepes, ziedojums labdarībai viņu vārdā, jā, kopīga pieredze. Nu, lūk, esam salikuši par mūsu personīgo. Kurš no līmeņiem jums uz šo brīdi, kad jūs to dzirdat, liekas pats tuvākais? Ierakstiet komentārā. Bēšais, purpurais, sarkanais, zilais, oranžais. Principā ierakstiet divus, nu tāds, kuriem liekas, droši vien, jā, zaļais, oranžais. Mhm. Jā, forši. Un, kā es teicu, te nav ne labi, ne slikti, te vienkārši jāatpazīst pašiem sevi. Un kāda vēl līmeņi? Jā, zaļais, oranžais. Mhm. Jā, un kā. Un, jā, bēžais kolēģiem un zaļais, jā, purpurā. Un te mēs varētu pat sadalīt, ka, piemēram, darbā jums var būt viens fokus un ģimenē cits un ar draugiem cits fokus, jā. Nebūs tā, ka pilnīgi visās dzīves jomās jums varbūt būs viens fokus, jo ar katru jums tomēr ir savas attiecības, sava vērtību sistēma, kas saskarās, un līdz ar to būs arī dažādi fokusi. Nu, organizācijas, ja mēs paskatāmies, tad ir bēšais praktiskais, kas viņam vajadzīgs, lai varētu strādāt. Nu, tā kā, ko jums vajag? Jaunas krēslus, būs jauni krēsli, kā Ziemassvētku dāvana. Nu, tā kā, jā. Purpurais, kas mūs vieno kā ģimeni? Tradīcija un simbols. Uztaisīsim jaunu emblēmu. Sarkanais, kā mēs izskatāmies citu acīs, tāda hierarhija, demonstrācija, ka mēs esam labākie. Zilais, kārtības līmenis, kas ir pareizi un vienlīdzīgi visiem. Oranžais savukārt, kas motivēs un iedvesmos labākiem rezultātiem. Nu, un zaļais līmenis savukārt ir cilvēcības, kā mēs varam izteikt pateicību un rūpes. Nu, un mans jautājums jums, organizācijas, no kura līmeņa visbiežāk jums dāvina dāvanas? Tātad organizācijas taču jums dāvina dāvanas, nu, lielākoties kaut ko taču dāvina. Nu, ja ne, neko nedāvina, tad skaidrs. Bet no kura līmeņa jums organizācijas dāvina dāvanas? Tā, zaļi, bēšais, purpura. Mhm. Purpurs. Jā, purpura. Tāda piederību. Organizācijas dāvina no šīs piederības līmeņa. Mhm. Nu, zin kā, padomājiet vēl, vai tiešām visas organizācijas dāvina no piederības līmeņa. Purpura oranžais. Mm. Jā, tas varbūt diezgan labs sajaukums. Mm. Vai tiešām organizācija, kad jūs saņemat dāvanu, jūs varat atbildēt uz jautājumu, vai šī dāvana mūs vieno kā ģimeni? Nu, tāpēc, nu, tā kā mans tas jautājums, jo ļoti daudz raksta no purpura, bet nevienmēr tas, ko mums dāvina kā piederības simboli, ir par piederību. Es jūs gribu bišķi izaicināt, jo varbūt, ka tas ir stāsts par to, ka mēs parādīsim, kāda mēs esam ģimene, bet priekšnieka domas ir pašas galvenās. Jā, jā, sarkanais un purpura, es teicu, ka ir vairāk sajaukums nekā tikai purpura. Mhm. Laila, vai tev par šo ir kaut kāds komentārs? Jā, nu tas, ka viņi sevi pozicionē kā purpuru, tas ir cits jautājums. Ok, labi, iesim tālāk. Un dāvanu katastrofas, no kā izvairīties? Principā jau es jums esmu daudz vai mērā atbildējis, bet nu tagad vienkārši tas fokus. Tātad, bēršiem līmenim nevajag neko dārgu dāvināt. Sarežģītu tehniku, abstraktus dekorus un grāmatas par pašiztīstību bēršiem līmenim vispār nedāviniet. Viņi to nesapratīs un teiks, kas tas vispār ir, kāpēc man to uzdāvināja. Purpurējam līmenim pārāk personisku dāvanu bez konteksta nevajag dāvināt. Un tehnoloģiskus jaunumus, kas izaicina ierasto kārtību, arī nevajag. Jo tas pazaudē saikni ar tradīcijām vai kopienu. Vienīgi, ja nu jūs visiem dāvinat jaunākos tehnoloģijas, kaut kādas viedīrieces un sakat, mēs tagad visi darīsim šādi, tad jā. Bet ja jūs kādam pēkšņi uzdāvināt, kurš ir ļoti par tradīcijām, par atbilstību, par piederību, pēkšņi kaut ko tādu super jaunu, jaudīgu, kas nav saistīts ar viņu tradicionālo pasaules skatījumu, vienkārši cilvēks teiks, paldies! Ļoti skaista dāvana, bet jūs jau jutīsiet, ka nav labi. Tad sarkanam līmenim, ja tai dāvanai ir maza vērtība, nu, kas neuzsver statusu, kaut kādi lētie suvenīri, jūs varat no ceļojumiem nevest lētos suvenīrus, ja vien jūs nesakat, tev speciāli nopirku šo magnētiņu, tāpēc, ka piedomāju par tevi, jā. Kaut kādas funkcionālas parastas lietas cilvēkiem, kuriem patīk status izrādīšanas, nevajag dāvināt, jā. Tā kā
Zilajā līmenī, ja tas neatbilst noteikumiem, tas Lailas piemērs ir tik labs, jā, tā kā, ja dāvana pārsniedz konkrēto līmeni, tad mēs viņu neņemam. Tad, piemēram, zilajā līmenī nevajag kaut ko provokatīvu dāvināt. Tur kaut kādus, nezinu, mākslas veidojumus, kaut kādus smieklīgus tērpus pēkšņi, ko vajag kaut kur izmantot, vai kaut kādus, nu, tiešām, kas provocē. Vai dāvanas ar divdomīgu nozīmi. Nu, tā kā, ja cilvēki nesapratīs to divdomīgo nozīmi, jā, un, protams, jebkas, kas pārkāpj sociālās formas, jo pie mums tā nav pieņemts. Un te man nāk prātā, šobrīd ir vairāki video, kas klejo pa Instagramu, kur draugi viens otram dāvina smieklīgos tērpus, un tad pārģērbjas un nāk, nu, priekšā, un visi vienkārši ierāc, jā, tur viens ir cīsiņš, cits ir tur baletdejotāja, un atvainojos varbūt par rupjību, bet vakardien vienkārši man izlaica priekšā, kur viena dāma bija, nu, reāli tā kā dzimuma loceklis, tādā brūnā tērpā. Nu, ja es tādu uzdāvināsiet zilajam līmenim, draudzība būs beigusies. Protams, ja jūs gribat izbeigt draudzību, uzdāviniet kaut ko tādu. Nu, tas ir ātri un nesāpīgi, ja jums būs. Nu, tā kā neko provokatīvu. Oranžējiem savukārt, ja ir zema kvalitāte, ir bezjēdzība, kaut kādi masveida ražojumi, joku dāvanas, kas nav, neatspoguļo sasniegumus kaut kādus, jā, kas nepasniedz sasniegt mērķus vai uzlabot efektivitāti. Nu, un zaļiem līmenim savukārt nederēs individuālas, nu, tādas dāvanas bez empātijas. Zaļajam līmenim nebūs ekskluzīvas luksusa preces, dāvanas, jo tas radīs zaļam spiedienu, ka neņem vērā saņēmēja jūtas. Un Vinetē ir jautājums, ja darba vieta rīko divus Ziemassvētku pasākumus, vienu visiem, bet otru pakluso tikai vadību, tas izteikti sarkanais līmenis. Principā, jā, tas ir sarkanais līmenis. Tas ir sarkanais līmenis. Skaidrs, ka vadībai arī gribas atpūsties bez darbiniekiem, jo vadītāji, tad, kad viņi ir tādā pasākumā, viņi tomēr turpina strādāt, jo viņiem ir tas formālais, nu, kā lai saka, pienākums, tas ir viņu zīmols, kāda viņi ir, un vadītāji darbinieku klātbūtnē nav tā, ka varētu atslābt. Tas arī jāsaprot, jo, piemēram, es kā bijušais HR varu pateikt, ka Ziemassvētku pasākumos es strādāju vissirsnīgāk, jo kamēr tur katru parunā, katram pievērš uzmanību, radi to piederības sajūtu, tas reāli ir darbs, pēc šāda darba vajag atpūtu. Līdz ar to es neskatītos tik ļoti skeptiski par to visu, bet, nu, atkal, nezinot kontekstu, ja ir izteikti tā, ka viens pasākums visiem, un pēc tam atsevišķi vadītājiem, un kurš ir krutāks nekā visiem, tad es teiktu, ka tas ir sarkanais līmenis. Bet ja tas ir, nu, tā kā vadībai, nu, nezinu, atpūsties, un viņš ir tieši tāds pats kā citiem, un visu, tad tur noteikti jāskatās vēl cits konteksts, kas tur ir apakšā. Bet, jā, principā, velkus, ja pakluso tikai vadībai, tad velkus sarkano līmeni. Nu, un, mēs ejam lēnām uz nobeigumu. Tad, kādas ir galvenās atziņas, ko es gribēju pateikt par dāvanām, ka īstenībā nav labas vai sliktas dāvanas. Ir tikai dāvanas, kas atbilst vai neatbilst saņēmēja apziņas līmenim. Jo man var uzdāvināt gan sveci, gan zeķes, gan dārglietas, bet jautājums, kā man to uzdāvina un kas ir tas mans iekšējais pasaules redzējums, vai es to varu pieņemt vai nē. Un dāvināšana galu galā ir komunikācija. Tas parāda, cik labi tu saproti otru cilvēku un viņa pasaules uzskatu, kas viņam tiešām ir vajadzīgs, un vai tu vari tam piemēroties, vai varbūt tu vari ielikt vienu teikumu un izdarīt kaut ko tādu, kas otrajam ir ļoti, ļoti svarīgs. Un elastība ir atslēga, jo labākais dāvinātājs prot pielāgoties dažādiem līmeņiem ar empātiju. Un jūsu ģimene arī var būt cilvēki, kuriem vajag sarkanā līmeņa dāvanas, un kuriem vajag zilā līmeņa dāvanas, un kuriem vajag oranžā līmeņa dāvanas. Un visi jūsu ģimenes locekļi ir lieliski un forši, un neviens nav labāks ne sliktāks, vienkārši viņi dažādi skatās uz dāvanām. Jā, tad citreiz satiekot mazus bērnus, viņi ļoti parāda, ko tu man dāvināsi, cik liela būs tava dāvana, nu kā. Jā, principā jā, viena un tā pati sveca, bet katram pilnīgi ar citiem vārdiem, pasniegšanas manieri un mazajiem akcentiem, kas padara šo dāvanu atbilstoši tam līmenim, kas ir vajadzīga. Un kā mēs varam atpazīt šo te līmeni? Tas, man liekas, arī ir ārkārtīgi svarīgi. Mums ir jāpaklausās, jānovēro otra cilvēka valoda. Jo sarkanais runā par spēku, zilais runās par pareizību un zaļais runās par jūtām. Un mēs varam pavērot, ko viņš slavē - panākumus, harmoniju vai sistēmas.
un kā viņš reaģē uz dažādām situācijām un dāvanām. Un tas, man liekas, arī ir ārkārtīgi svarīgi, vai cilvēks vispār spēj pieņemt dāvanas. Un te man jautājums ir jums, vai jūs spējat pieņemt dāvanas? Jo dažreiz īstenībā iemesls, kāpēc mums noiet kaut kas greizi ar dāvanām, ka mēs nespējam paši pieņemt, kad mums dāvina, un tad mēs nespējam arī citiem iedot to, kas ir vajadzīgs. Jo spēt pieņemt dāvanu arī ir prasme un atļaušana pieņemt to labāko, ko otrs ir sagatavojis. Ja mums iekšēji ir aizslēgta, nu kā man jau nepienākas. Nē, nu kas tad tagad tādu dāvanu dāvina? Kas vispār šitas ir? Tā ir dāvana? Kāpēc man to dāvanu dāvana? Vai tad nevarēja labāko? Ja mums iekšā ir šāds rādio, vienalga kādā toņkārtā viņš skan, tas ļoti bieži ir vairāk par to, ka mēs nespējam pieņemt to, ko otrs ir sagatavojis. Jo otrs jau gatavo no savas tās prizmas, kā viņš redz šo pasauli. Nu, un ja mēs dāvinām atkal, tad man liekas, ir tiešām jāpadomā, nu, kam mēs dāvinam un kā mēs dāvinam. Jā, tā viena un tā pati svece, viņa var tikt uzdāvināta ļoti dažādos veidos, bet, nu, tur tiešām ir jābūt tai komunikācijas mākslai. Nu, un universālie tie dāvināšanas principi būtu, ka mums ir jāizpēta dāvanas saņēmējs, jāpielāgo dāvana, un laikam tas pēdējais teikums ir jāpasniedz pareizi, ar pareizajiem vārdiem, jāmēģina ietrāpīt tais pareizajos vārdos. Ja nu mēs nezinām to otru pusi līdz galam un nevaram noteikt, no kuras spirālās dinamikas līmeņa cilvēki skatās uz šo te dāvanu, tad es teiktu tā, ka nu, mēģiniet uztaisīt to runu tā, kur mēs iekļaujam visu spirālo dinamiku. Ka paldies, ka tu mums esi ļoti nozīmīgs, un šodien mēs speciāli tev esam sagatavojuši to dāvanu, lai parādītu, kā mūsu kolektīvs tevi ciena un ka tev ir nozīmīga loma, ka mēs visi esam vienlīdzīgi un tādēļ, lai tā vienlīdzība mums palīdziet kopā uz rezultātu un sasniegt to labāko, ko mēs varam šogad sasniegt. Tas būtu, ka visi spirālās dinamikas līmeņi ir iekļauti vairāk vai mazāk, un tad jau nu, cilvēks dzird jau pēc tās savas prizmas. Nu, un te ir lielais apkopojums, ka bēšais dod ķermenim nepieciešamāku izdzīvošanu. Šampūni, dušas želejas, ķermeņa visādi krēmi un sviesti arī ļoti labi bēšam līmenim dara. Purpurais ir dvēselē un cilts piederības sajūtai. Viss, kas saistīts, nezinu, ar mūsu tradīcijām, starp citu, jā, etnogrāfiju, kultūru. Sarkanais dod ego un demonstrē spēku. Mēs paceļam cilvēku augstāk, uzliekam viņam kroni. Zilais mums dod pareizību un drošību, un tas ir par atbilstību normām. Mēs neizlecam no citiem, no kolektīva neizlecam, mēs kļūstam tādi paši kā citi. Oranžais ir par statusu un motivāciju, par rezultātiem. Zaļais savukārt mums dod sirdi un līdzjūtību. Dzeltenais mums dod jēgu un brīvību. Tirkīzais mums dod mieru un vienotību ar pasauli. Nu, un korolis, kas ir viss jaunākais un vēl tikai pašos iedīgļos, un arī zinātnieki par to strīdās, kāds būs tas korolis, dod transformāciju un apziņas jaudu. Un ja mēs to visu saliekam kopā, tad mēs esam tik ļoti raibi un tik ļoti dažādi, ka nu, mums katram, es ticu, ir iespēja izvēlēties kaut ko ļoti, ļoti īpašu. Es tagad noņemšu ekrānu un varbūt ir kaut kādi jautājumi un komentāri par dāvanām. Varbūt ir kaut kādas atziņas par dāvanām, ko jūs nu, tā kā ieguvāt un ieraudzījāt par sevi un par dāvanām. Kas ir tas, kas likām varbūt teikt, aha, vai arī šitā var skatīties uz dāvanām. Tad ierakstiet šobrīd to komentārā, kas ir tas, par ko domājat saistībā ar dāvanām. Laila, tagad pieslēgšu tevi. Kas ir tas, ko tu domā šobrīd par Ziemassvētku dāvaniem? Nu, vai ne tikai? Zini, kā es piedāvāju, pirms mēs sāksim tādu nelielu apspriedu un jautājumu mētāšanu, es izslēgšu ierakstu un Mhm. ieslēgšu skaņu, lai visi var runāt, lai ne tikai rakstīt. Jep,